Cienījamie kolēģi, vispār jau ļoti laba lieta, futbola laukumi ļoti vajadzīgi. Un es ar abām rokām un kājām un droši vien es arī balsošu par šo jautājumu, jo tikai tāda latviešu paruna, ka dāvinātam zirgam zobos neskatās. Un īstenībā es nezinu, šitās te nenormālās steigas, vai tas ir saistīts ar vēlēšanu tūmu vai ar ko, milzīgā ātrumā uzliekam neatbilstošs laukums skolā. Kas ir mazliet padarbojušies gan sportā, gan to zina, kad pie skolām pārsvarā ir mazā futbola laukumi. Tas ir 60 x 40 kvadrātmetri, un ja viņi ir pareizi uzlikti, ja viņi uzlikti pareizi uz oļu seguma un ar mākslīgu apgaismojumu, viņi var dot ļoti lielu ieguldījumu gan skolnieku, gan arī ārpus skolas sporta nodarbībām. Mēs tagad milzīgā tempā saliksim pirmkārt tos mazos būrīšus, kas ir domāts iekšpagalmam, un drusku lielāks 20 x 40 laukumiem, kas ir galīgi ne šis, ne tas. Un tas, ja mēs viņus uzliksim uz asfalta segunu, kā doktors Strēlis teica, tas ir ļoti nelabvēlīgs laukums priekš pēdas locītavām, tas ir, pirmkārt, tur pieaugušie vispār uz tādu laukumu nevar paspēlēt, ja pēc tam negrib klibot nedēļu, un bērniem arī tas attīstībai neveicina. Es nezinu, kāpēc viņš ir aizgājis tādā steigā, un mēs tagad jau droši vien neko nevaram mainīt, bet daudz normālāk būtu, un es patiešām nezinu, kas ir pēc vēlēšanām, jā? Jā, nu, bet varbūt tās tad uzlikt normāls, un... Noteikti es vienmēr varu, bet uzlikt kaut ko neatbilstoši un pēc tam paši kost pirkstos un viens uz otru zūdīties, ka tas nav pareizi. Un man ir liela pārliecība, ka šitas nav pareizi, jo pēdējie laukumi, kas bija likti, bija tomēr uz oļa seguma un mazā futbola izmēra laukumos. Mēs vienkārši izšķērdēsim naudu, un tas tādēļ būs ļoti maza. Nu, ja jums ir visiem viena alga, bet man 3 puikas mācās skolā, man nav viena alga. Paldies par uzmanību. Nē, Viktor, saprot, ir viens vai nu pankūku sacept tādu, kā viņi ir, vai izcept normāli. Un šitā ir, man liekas, ļoti labi izēja. Es neesmu runājis tagad ar Mežēcki un ko, bet kad mēs likām pie 45. vidusskolas un arī, kad vēl Nelaiķis Šitiks bija dzīves, gribēja arī Purcēm ģimnāzijā uzlikt, tad tur patiešām izveidoja normālu pamatu ar drenāžu, ar visu to. Uz tādu laukumu ir prieks spēlēt, un arī iepriekšējā sasaukuma domnieki spēlēja, un viss bija dzīvām kājām, un veseli aizgāja no tā futbola mača. Nu var jau uztaisīt kaut kā ķep. Es noteikti balsošu par, labāk tā nekā, bet es domāju, ka domi tomēr varētu drusku saņemties un uztaisīt kaut ko kvalitatīvu, kas pēc tam nes kaut kādu labumu. Paldies par uzmanību.